viņa ziediņiem līgo, 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 sidra viņa ziediņiem līgo, sidra viņa ziediņiem līgo, līgo, uz sarkanā aboliņa līgo, 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 uz sarkanā aboliņa līgo, ziedābēlē pret ābeli līgo, līgo, katrā kalnā galiņā līgo. Labvakar, dārgie skatītāji! Šovakar mēs tiekamies Ogrē, Zilo kalnu skatu torņa pašā virsotnē, ar mērķi parunāt par Jāņu dienu un tās tradīcijām. Un šeit ar jums kopā būs raidījuma Dievturi un dievturība Tuplānā radošā komanda. Un vakars ir izvēlēts ļoti tematiski, tā kā Jāņu vakaru parasti sāk svinēt vakarā. Tiekamies jau drīzumā! Labvakar! Šovakar raidījums Dievturi un dievturība Tuplānā ir aicinājis uz sarunu Ivo Rubīnu, kurš ir Rīgas pērkonsaimes savietis un arī tradīciju kopējs. Un es būšu ar jums šovakar raidījuma vadītāja Natālija Burišina. Jā, labvakar! Jā, Ivo, kā tu jau saproti, esmu aicinājis tevi, lai parunātu par Jāņu dienu un tās tradīcijām. Šobrīd mūsdienās tas ir mazāk aktuāli, bet laukos dzīvojušiem cilvēkiem un agrāk noteikti svētku laikā kāpēc tik liela uzmanība pievērsta laukiem, lopiem, saimniecībai un to aizsardzībai pret maģiju jeb noburšanu? Nu, es teiktu, ka tas, ko tu minēji, jā, tas varbūt lauki mūsdienās visiem nav aktuāli, bet būtībā tiek runāts par visu, kas cilvēkam ir svarīgs, ja, kas nodrošina viņam dzīvi, labklājību. Ja. Un Jāņi ir tas laiks, kā mēs runājām, kad saules ir visvairāk, līdz ar to arī auglība ir vislielākā. Ja. Un, manuprāt, to rituālo darbību tā nozīme ir, kad mēģināt no šī lielās auglības ar dažādām rituālām darbībām to auglību piesaistīt arī savai dzīvei un tam, kas tev ir svarīgs. Ja? Un, manuprāt, tā centrālā loma ir varbūt pat ne aizsardzība pēc tam, ja? Bet pirmkārt tās auglības vairošana. Ja? Bet aizsardzība arī, jo, ja mēs tā skatāmies, ir tāds priekšstats, ja, kad tādīs izšķirošajos gada brīžos, ja, arī mazas darbības var ietekmēt ļoti lielas lietas. Man liekas, ka ir pat kaut kāds svešvārds, tur, kas to apzina, bifurkācijas vai kaut kāds punkts, ja, kā to sauc, bet tā izklausās sarežģīti, bet tā būtība ir vienkārši, ja, kad tādā brīdī, kad kāda norise ir, teiksim, kaut kādā nosacītā izšķiršanās punktā, tikai pieliekot nelielu spēku, tad viņi var pilnīgi mainīt virzienu. Ja? Tas kā akmens kalna galā. Tu viņu pagrūdīs uz vienu pusi mazliet, viņš aizripos tur, un otrā pusē viņš uz otru pusi aizripos. Ja? Un tad šajos izšķirošajos brīžos, tad pirmkārt ir svarīgi cilvēkiem ar rituālām darbībām piedalīties, lai to visu pavērstu pareizā virzienā. Un, protams, kad šajos brīžos aktivizējās, tāds vismaz ir uzskats, ja, kad aktivizējās arī tumšie spēki. Ja. Kā te man viens pazīstams vīrs ļoti labi raksturoja, tādā brīdī, kad tumsas spēku ir vismazāk, viņi saprot, ka tālāk jau vairs nav kur, viņiem jau nav izvēles, un tādā brīdī, protams, viņi ir ļoti aktīvi un viņi cīnās, ja, par to savu pastāvēšanu. Ja. Tāpēc arī Jāņos ir, Jāņu naktī ir svarīgas tās aizsardzības visas darbības, kas tur notiek. No vienas puses mēs auglību piesaistam, no otras puses mums viņi jāsargā, lai viņi netiek aizvilināti kaut kur nepareizā virzienā.
Jā, tieši tā, jo agrāk nereti šie te ļaunie spēki bija pavisam ļoti, tā teikt, iemiesoti, nereti tie bija tuvi kaimiņi, ja, jo latvieši izcen zinām, ka būrēji, ja, un kādreiz kāds arī mēdza kaut ko noskaust, un tad, lai saglabātu to labklājību, tik tiešām bija tās darbības jāveic. Protams, mūsdienās tas ir savādāk, jā, bet jā, ļoti interesanti. Nu, es teiktu, ka turpat var neskatīties tādā griezumā, ka tas vienmēr ir kaut kur ārpusē, jo mūsos pašos jau arī vienmēr ir kaut kāda tumšā daļa, ja, kas, tā teikt, ir jātur kaut kādos grožos. Taisnība, jā. Taisnība, jā. Mūsos dzīvo abas divas puses. Un tā tumšā droši vien ir jāpievalda ik pa laikam. Tāpēc skandināvu mitoloģijā pērkons viņš brauc āžu vilktos ratos. Ja. Tie āži tur ir tā kā ar velnu saistīti mazliet, ja, tad tās dziņas, ja, kas tev pērkons tas mūsu iekšējā augstākā apziņa, kurai tā kā jātur tas viss grožos. Bet vēl kā reiz tās dziņas jau ir tas, kas mūs velk uz priekšu kaut kādā mērā. Interesanti. Jā, kā tu izskaidrotu vai kādam vienkāršam klausītājam, mēs esam pieraduši, ka Jāņu naktī mums ir jāpaliek nomodā, bet īstenībā kāpēc? Viena lieta, protams, ir sagaidīt pašu sauli, kā mēs iepriekš runājām, kad tādā brīdī gaismas ir visvairāk un tā kā caur to, ka mēs viņu sagaidām, mēs šo rīta, teiksim, saules spēku iegūstam sev, gan simboliski, gan praktiski, ja, gan psiholoģiski arī. Ja. Un otra lieta ir, kaut kādā mērā tā Jāņu nakts pārdzīvošana, viņa, vismaz es tā domāju, māca mums, kad saglabāt, teiksim, to gaismu, arī visas tās darbības, ka mēs visu nakti kurinam uguni, mēs viņu paceļam pūdeles augšā, lai viņi spīdētu tālāk, ja. Tas ir tā simboliski, tas māca mums arī tādos nepārāk gaišos laikos vai dzīves mirkļos vai varbūt sabiedrības kaut kādās situācijās saglabāt to ticību, pirmkārt sapratni par labo, ticību labajam, ja, un darboties, teiksim, lai viņi iznestu līdz brīdim, kad tā saule atkal spīd un viss ir kārtībā. Tā ir zināma noturība īstenībā, ja? Jā, protams, varbūt senajiem cilvēkiem tīri praktiski nebija problēmas, kā mūsdienās tur bez kafijas, ja izturēt Jāņa nakti, viņi tam pie tā bija pieraduši pieguļā jājot, ja, bet simboliski droši vien kaut kādā mērā tā nozīme arī ir, ja. Jo, tad Jāņa naktī, ir tā tumsa, ja, ir tā kaut kāda neskaidrība, ja, un tās aizsargājošās darbības, ja, kas mēģina to gaismu saglabāt. Jā, un turpinot šo, tad Jāņi ir pilni ar ticējumiem un maģiskiem priekšstatiem, ja? Kāpēc saulgriežu nakts folklorā tiek uzskatīti par īpašu robežu laiku? Folklorā tieši. Es mazliet jau tā kā tam pieskāros, jā, ka tas ir tas brīdis, kad ir dabā atkal kaut kāds pavērsiens, saule ir sasniegusi savu augstāko punktu, viņi sāks iet lejā, tad atkal ir kaut kāds nosacīts kalna gala, kā es teicu, līdzsvara punkts, un tad mums tā kā ar savu līdzdarbošanos ir no vienas puses it kā skan mazliet jocīgi, ka mēs ietekmējam kaut kādus visuma procesus, patiesībā varbūt ar to, ka mēs it kā veicam tās rituālās darbības, lai ietekmētu visuma procesus, mēs patiesībā ietekmējam sevi. Jā. Sakārtojam sevi, ja, jo visums viņš jau arī bez mums darbojasies, ja, bet mēs ar to līdzdarbību ļaujam tai norisei notikt arī sevī. Jā, un tu kaut kā veiksmīgi izvairījies nepieminot papērdus ziedu, ja, bet tas ir ļoti tipiski, daudz cilvēku varbūt pat ne līdz galam izprotot, bet visi zina, ka Jāņu naktī ir jāmeklē papērdus zieds. Jā, kā tas arī sasaucās ar šiem maģiskajiem priekšstatiem un visu iepriekš mūsu pieminēto par auglību un tā tālāk? Pirmkārt, jau tur parādās tas meklēšanas motīvs, ja, un tas ir tas
sasaucās to, ko es iepriekš teicu, ja, kad Jāņa ir tas laiks, kad, un svētki vispār, kad mēs tā kā meklējam atkal atgriezties pie jēgas un pārdomājam, kāpēc mēs vispār kaut ko daram, plašākā nozīmē, kāpēc vispār viss notiek tā kā tas notiek un kā mums būtu jādzīvo un tam līdzīgi, ja. Un, nu jā, manā skatījumā, kad papards zieds, tas ir, kā viens atkal man pazīstams vīrs teica, tas ir tāds brīnums, atklāsme, kas mums palīdz saprast, kāpēc viss notiek tā, kā tas notiek, kā pasauli iekārtot un kas mums jādara, lai dzīvot labāk. Tā ir tā dziļākā būtība. Bet tas, kas mums to palīdz, tādā simboliski tā ir gaisma, ja? Un tādā izpratnē papards zieds tā ir gaisma. Un caur gaismu parādās arī tas auglības motīvs, jo, kā es teicu, ja, laikā, kad tās gaismas ir visvairāk, tad arī tā viss uzplaukst, ja, viss rodās. Nu jā, mēs turpinam paši sevi, vai ne? Tad, kad ir visvairāk gaismas, tad, kad ir visvairāk visa, ja, kad ir labklājība un tā tālāk. Jā, nedaudz pavirzoties uz tādu indoeiropeiskāku kontekstu, kādas paralēles mēs varam saskatīt ar citām indoeiropiešu tautām, kur vēl svin kaut ko līdzīgu, kādi elementi atkārtojas citu Eiropas tautu tradīcijās? Es nevaru pretendēt uz to, ka es esmu ļoti daudz to pētījis, bet to, protams, to es esmu lasījis un šo to novērojis, ja, un manuprāt, tā galvenie svētku rituāli un arī tā būtība jau visur ir vienāda. Saulgrieži, viņi varbūt nedaudz atšķirīgi izpaužās dabā, ja, bet viņi principā pastāv visur. Un, manuprāt, tas, kas mums ir kopīgs ar visām kaimiņu tautām un plašākā mērogā arī Eiropā un varbūt vēl tālāk, ir tas, kad Jāņos ir uguns, saulgriežos ir uguns, ja, vasaras saulgriežos. Tad ir dziesmas, parasti ir arī vainagi lielākoties, ir saules sagaidīšana. Jā, tas ir tāds svarīgs elements. Bet tas, kas mums ir tā īpaši, pirmkārt jau tas, ka mums tā Jāņa tradīcijām ir ārkārtīgi liela daudzveidība, jā, saglabāta. Noteikti mēs pasaulē visvairāk esam šajā ziņā saglabājuši, ja, kā saulgrieži tiek svinēti. Varbūt ne visi to ikdienā piekopja, bet tās tradīcijas ir saglabātas un zināmā lokā viņas arī joprojām tiek koptas. Un tas ir viens tādā izpratnē, mēs esam tādi īsti Jāņa bērni, ja, uz pārējo fonu. Un tas, kas vēl mums ir īpašs, tas, ka mēs, protams, to daram savā valodā, mums ir savas dziesmas, mums ir sava vieta, kur mēs to daram. Jā. Bet tā būtība, viņa jau ir tāda pārlaicīga un pārcilvēciska, viņa jau ir visur, jā, tāda pati. Par to daudzveidību tu domāji to, ka mums ir dažādas tradīcijas dažādos novados, ka mums nav kaut kāda, teiksim, vienota tradīcija forma. Tu domāji to, ja, ka mums dažādos novados un dažādās vietās atšķirās. Es pareizi tevi sapratu? Jā, ir ļoti daudz dažādu rituālu, un patiesībā to rituālu ir tik daudz, un mēs tā kā ar dombiedriem svinot, mēs pamazām tā kā viņus aizvien vairāk apzinot, kādā brīdī tu saproti, ka tu patiesībā vienā naktī to visu nemaz nevar izdarīt. Tur ir pietiekami daudz to darbību, ja, ko tu vari darīt. Bet, jā, galvenais jau ir varbūt ne to daudzumu savākt, bet saprast, kāpēc tu to dari, ja ir tā jēga saprast, tad patiesībā tas ir līdzīgi kā ar to centru, ja, centrs ir viens, bet tās izpausmes, ja tā riņķa līnija, viņa jau ir ļoti gara, ja, un tad tās tradīcijas īstenībā izpausmes arī var stipri atšķirties, un nav tā, ka viņas viena būs pareiza un otra būs nepareiza. Ja. Tad vienkārši var dažādi kaut kādu lietu izpaust. Es tad saprotu, ka principā būtu jāveido atsevišķa saruna tieši par visām tām tradīcijām un rituāliem, ka viņu ir tik daudz, ka būtu vērts vispār par to atsevišķu raidījumu pat izveidot.
Jā, pirmkārt, vai daudz vai maz, bet otra lieta, katrs jau tas rituāls, viņš tomēr, viņš prasa kaut kādu savu laiku, lai tas nav sasteigts, lai viņā var iejusties Protams. un tur jau, lai uguns ratu palaist, uzietu kalnā, tāpat tās tur ir jāiet uz kalnu, ja tur viņš ir jāpiededzina, ir jāpadzied, kamēr viņš noripo lejā, ja, tad atkal jāiet apakaļ, tad atkal var uguns postu laist, ja, un tur atkal ir kādam viņš jāizdedzina, kādam viņš jāievelk iekšā ūdenī, kamēr viņš deg, var padziedāt atkal, tā nāks paiet, viņa jau nav ļoti gara. Jā, tas ir jūsu starpā, kas ir tradīcija kopēja, bet kas varbūt ir tāds plašākā kontekstā vai plašāk populāri? Kā tu pieminētu, kas ir tāds, kas ir vislabāk saglabājies un kas iespējams jau ir zudis? Ja? Protams, ka tradīcija kopēja vidū, es saprotu, ka tiek mēģināts restaurēt, rekonstruēt, bet kā būtu ar plašākām tautas masām? Kas ir tas, ko mēs esam spējuši saglabāt, neraugoties uz visām ģeopolitiskajām pārmaiņām un gadu tūkstošiem un tā tālāk, un kas tomēr ir jau iespējams, ka zudis? Jā, attiecībā uz zudis es to vārdu negribu lietot. Es nelietot, jā, jo, ir, tā teikt, mūsu dzīvē dažādi mēdz būt posmi, ka mēs varbūt arī kaut ko nedaram, bet tas nav tā, ka to nevar kaut kādā veidā atkal sākt piekopt kādā brīdī. Bet tas, kas saglabājas, pats galvenais, ka mēs joprojām svinam un pietiekami plaši. Un tās centrālās lietas, ja, kā ugunskurs un dziesmas un alus sieras, viņš jau joprojām ir. Ja, un galu galā, ja mēs to darām, pat ja tas nevienmēr ir pilnībā apzināti, tas jau tāpat kaut kur zemapziņā strādā uz cilvēku. Ja, un tāpat ir tanī naktī kaut kāds brīdis, kad viņš iegrimst kādās pārdomās arī par dzīvi, ja, un ar to jau viņš atkal to papart dziedu meklē. Bet, protams, tas, kas ir varbūt arī pat nācis klāt mums, tas, ka mums tagad ir sava valsts un mums ir oficiāla brīvdiena, pat ja viņa ir nepareizā dienā, varbūt tas kādreiz sakārtosies, ja, bet tomēr mums ir laiks, kad ir noteikts, ka mēs to svinam, ja, tas arī nācis klāt. Ir kaut kādas formas pamainījušās, zirgus mēs vairs nepušķojam, mēs mašīnas pušķojam, ja, bet protams, atkal ir kaut kādas lietas, kas ir tā kā mazumā gājušas, tad varbūt mēs mazāk tos tradīciju daudzveidību zinām, ja, kā es jau minēju, tur ugunsrakts, ugunsplosts, pūdelis, tagad gan aizvien vairāk viņas atkal sāk lietot un celt, ja, bet, tās varbūt tā gājušas mazumā ir, jā, varbūt tā svētku būtība, kaut gan arī, jautājums, mēs tā varbūt idealizējam to senatni, bet, nebija jau tā, ka tur arī visi tur ļoti svētku būtību dziļi saprata, bija kaut kādi cilvēki, kas tur vairāk iedziļinājās, kas organizēja, un bija tādi, kas vienkārši atnāca, kā uz svētku pasākumu. Un kas arī nav slikti, jo, galu galā, cilvēkam jau jāpriecājas, jāatpūšas, tur nekā nepareizi nav. Tā ir tā viena daļa, un otra daļa ir, jā, tā apcere, un abas ir iederīgas, manuprāt, Jāņos. Jā, tieši tā, un jautājums ir par to, ka, ko mēs vēl varam darīt, lai teiksim, to lai varbūt nepanākt, tas nav pareizais vārds, bet lai rosinātu latviešus vairāk svinēt tādā tradicionālā garā un tiešām tos sakrālos, simboliskos kodolus tajā visā atrast, ja, nevis tā teikt ļauties izklaidē hedonismam, ja, kas varbūt arī kāds teica nav slikti, ja, bet ja tas... Galvenais, lai galva no rīta nesāp, jā. Jā, tieši tā, lai tas nebūtu tā kā dominanta, ja, ka mēs tomēr spējam atrast to savu kodolu, to savu kopienu un to savu būtību un saglabāt to mūsu unikālo identitāti pasaules kontekstā. Jā, un kāds ir tas Jāņu vēstījums, ko tu gribētu nodot nākamajām paudzēm, ko mēs gribētu, lai tas tā būtu? Ne tikai šeit un tagad, bet arī taviem bērniem, bērnu bērniem un tā tālāk. Ir tāda tautas dziesma, pārgadskārt Jānīts nāca savus bērnus apraudzīt.
vai tie ēda, vai tie dzēra, vai Jānīti daudzināja. Un it kā vienkārši tautsdziesma, bet, manuprāt, tur visas galvenās lietas ir pateikts, kad pirmkārt, vai tie ēda, vai tie dzēra, proti, vai viņi ir pārtikuši, vai teiksim, materiālā dzīve ir sakārtot, vai Jānīti daudzināja, tas ir atkal jautājums, vai cilvēki pieturās pie garīgām vērtībām, pie tā teikt, senču mantojumu un arī galu galā tādā veidā paši pie sevis, ja, pie savas būtības, kas viņi ir. Un manuprāt, jā, tas svarīgais vēstījums, kurš daudzkārt dažādos veidos jau ir arī mākslinieciski izteikts, ja, ir tas, kad no vienas puses ir, protams, svarīgi iepazīt pasauli un ceļot. Es arī daudz ceļoju un saprast, kā citi dzīvo, bet nepazaudēt tajā visā sevi un atgriezties arī pie tās savas būtības, pie jēgas, kāpēc mēs tā esam un kas mēs esam. Droši vien tāpēc arī brigadieris Sprīdītis tieši Jāņos atgriežas mājās. Ne? Cik zīmīgi, vai ne? Jā. Jā. Nu ko, paldies tev par šo brīnišķīgo sarunu. Ar jums kopā bija Ivo Rubīns, Rīgas pērkona saeimas savietis un raidījuma vadītāja Natālija Purišina. Uz tikšanos nākamreiz!